Ir pulkstens 9 no rīta, un tāds šobrīd izskatās Vidzemes augstskolas stāvlaukums. Ņemot vērā to, ka šeit savas automašīnas novieto ne tikai studenti, bet arī Vidzemes augstskolas darbinieki un Valmieras integrētās bibliotēkas, kā arī augstskolā esošās kafejnīcas Mellene apmeklētāji, tad nereti tiek saņemtas sūdzības no studentiem, ka braucot uz skolu, viņiem nav kur novietot savu automašīnu. Dosimies noskaidrot, ko par šo saka pati Vidzemes augstskola un studenti. Protams, stāvlaukums ir tāds, kāds viņš ir, tik liels ar tādu ietilpību, cik viņā ir. Neko tur nevar daudz arī izdarīt. Augstskolas tā ir tehniskā stāvvieta, būtībā tur mašīnu liek rektors un Vidzemes augstskola un Mellenes pārstāvji. Faktiski tur kādas 3 mašīnas stāv maksimums. Varbūt kādu tur var vēl iespiest, bet principā arī tā ir tāda stāvvieta, kas ir paredzēta vairāk saimnieciskām vajadzībām un tādām lietām. Ar stāvlaukumu pie augstskolas situācija ir tāda, ka stāvlaukums nepieder Vidzemes augstskolai. Mēs viņu nekādā veidā nevaram ietekmēt, un šajā jautājumā, ja vienīgais kāds var palīdzēt, tad var palīdzēt Valmieras pilsētas pašvaldībai. Kaut kādā veidā rezervējot kaut kādu attiecīgu stāvvietu skaitu Vidzemes augstskolā vai kaut kā tam līdzīgi. Protams, ka tur projektējot gan ielu, gan pašai augstskolai rekonstrukciju tika veikts maksimāli iespējamais, kas ir, lai principā sameklētu kaut kādu kompromisu variantu starp stāvlaukumu un to, kas ir studentiem vajadzīgs arī savādāk. Līdz durvīm pašām stāvlaukums laikam nebūtu ļoti labi. Jā, es arī esmu saskārusies ar to, kad es atbraucu uz skolu ar mašīnu, man nav kur nolikt viņu autostāvvietā, jo viss ir aizņemts. Parasti tas ir ap kaut kādiem 9, 10, kad autostāvvieta jau ir pilna. Es uzskatu, ka varbūt vajadzētu tā kā ieviest kaut kādas tās atļaujas, kad var nolikt mašīnu stāvvietā tikai tie, kuriem ir Vidzemes augstskolas atļaujas. Savādāk arī cilvēki, kuri, pieņemsim, no rīta iet uz autobusu, viņi atstāja šajā stāvlaukumā mašīnu, aiziet uz autobusu, un mums pēc tam nav vieta, kur mašīnu nolikt. Ko es ieteiktu studentiem no savas puses, no vides virziena puses, ir tas, ka vairāk vajadzētu pārvietoties ar riteni, ar velosipēdu vai ar kājām. Un tas, ka ir tās vietas pie augstskolas nav tik daudz. Es domāju, tur liek ne tikai studenti, bet tur liek arī parastie cilvēki mašīnas. Un tad turpat ir Rīmijas stāvlaukums, kurā arī principā var atstāt mašīnu, jo Rīmijas stāvlaukums nekad nav pilns, cik esmu novērojis, tur vienmēr ir vieta. Bet es nezinu, vai cilvēkiem ir ērtāk likt pie augstskolas tās automašīnas vai kā. Bet katrā ziņā pie augstskolas ir riteņu novietnes, kur var atstāt savu velosipēdu un kur ir kameras, kur viss ir pieskatīts. Tā kā ziemas laikā droši vien mašīnām, ja tiešām studenti brauc no tālākām vietām, viņi var atstāt mašīnas pie augstskolas. Un tas, ka tur ir maz vietas, manuprāt, stāvlaukums ir pietiekami liels. Problēma ir tā, ka varbūt ir kaut kādas caurlaides vai kaut kas tāds ir jādomā un jārisina. Piešķirt studentiem, pasniedzējiem, nevis vienkārši cilvēkiem, kas grib iepirkties Rīmī un atstāt pie augstskolas mašīnu. Lūk, studenti, vietas Vidzemes augstskolas stāvlaukumā ir tik, cik viņas ir. Tāpēc piekopsim zaļu dzīvesveidu un dosimies uz skolu ar riteni